sauc Ilze Krastiņa, un es esmu Aizkraukles novada sociālā dienesta Pļaviņu dienas aprūpes centra vadītāja. Manā pārziņā ir arī Vietālvas grupu dzīvoklis. Atrodamies mēs Pļaviņās, Lielā iela 37, un mums šeit ir pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, tātad dienas aprūpes centrs šīm personām. Šis pakalpojums tika piedāvāts deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Atver sirdi Zemgalē, kas tika uzsākts jau 2016. gadā, bet projekts sāka realizēties, tiešām faktiski realizēties ar to dienu, kad tika atvērtas šīs telpas. Tas bija 2021. gadā, augustā, kad mums bija svinīga atklāšana. Cilvēki nāk katru darba dienu, un tie pakalpojumi, ko šeit nodrošinam mēs dienas aprūpes centrā, vairāk ir orientēti uz saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Nodarbojamies gan ar radošiem darbiem, gan ar sportiskām aktivitātēm. Mēs paši gatavojam ēst. Man jau gadu ir noslēgts līgums šeit pat ar vietējo gostiņu veikalu, un mēs ejam tur pirkt arī pārtikas preces, un pēc tam mēs nākam uz šejieni un kopīgi gatavojam arī pusdienas. Mēs iegādājamies arī plīti, un gatavojam uz šīs plīts tātad siltu ēdienu. Tāpat tās arī cepeškrāsnī cepam pīrāgus un sacepumus un visu kaut ko. Dalībnieki paši piedāvā arī savas receptes un savas idejas, ko mēs kuru dienu ēdīsim. Mums ir bijusi arī uzturu speciāliste, kas mums izstāstīja par veselīgu uzturu. Mums ļoti palīdz arī paši dalībnieku radinieki, ģimene, un atbalsta arī atnes savas dārza veltes, un ir laba sadarbība arī ar Pļaviņu sociālo dienestu, un ja ir kādas pārtikas pakas, ko viņi mums var piedāvāt, un mēs labprāt arī ņemam. Pagājušajā gadā mēs esam nopirkuši 2 trenažierus, velo trenažierus un soļošanai un skriešanai, jo mums ir tāda, kā lai saka, tradīcija paraša iet katru dienu faktiski ārā staigāt. Bet ziemas sezonā to, diemžēl, nav tik viegli izdarīt, jo ir slidens. Tāpēc, lai neapstātos mums tās fiziskās aktivitātes, mums šeit pat uz vietas arī var pasportot. Sporto visi labprāt, un tas notiek vismaz 2 reizes nedēļā. Iekštelpās ārā iet praktiski katru dienu. Mums ir noslēgts līgums ar cigunu treneri Kristīnu Rulli, kura mums reizi nedēļā nāk pasniegt cigunu nodarbību. Šajās nodarbībās piedalās pilnīgi visi, jo tur nav nekādas nozīmes, cik fiziski sagatavots ir cilvēks. Var nodarboties ik viens. Otrs līgums, kas mums ir ārpakalpojums, ir radošās nodarbības. Tas ir jauna biedrība, jaunradas un kultūras attīstība. Viņi piedāvā dažādas aktivitātes. Tas ir gan rokdarbi, gan filcēšana, gan māla nodarbības un ļoti, ļoti plašs spektrs, jo tur pamatā ir mākslas skolas darbinieki, kuri savu amata pratēji, un arī gan ar bērniem, gan ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nav nekāda problēma sadarboties. Mūsu dalībniekiem šis pakalpojums ir nācis ļoti par labu. Kopējais iegūms ir ļoti liels, jo, kā jau es minēju, cilvēki, tātad mūsu dalībnieki šeit ir katru darba dienu, un viņi ir gan pieskatīti, gan radoši nodarbojas, gan arī ļoti socializējas savā starpā. Un mēs esam arī tie, kas ļoti daudz braukā visādās ekskursijās un ejam pārgājienos. Līdz ar to mēs parādam sevi, ka mēs esam pieņemami un ka mēs arī pieņemam visus pārējos. Un līdz ar to mēs šeit daram tieši šīs pamata lietas, noturam cilvēku šo te attīstību vismaz tādā stāvoklī, lai nebūtu regress. Šo iestādi mēs tā nejaušām atradām. Staigājot uz veikalu iepirkt, tieši tepat vietējais veikals mums ir Grostiņos. Gājām garām, ieraudzījām šo iestādi. Ienācām, pajautājām, kas te notiek, jo mēs iepriekš uz tādu dienas centru uz Jēkabili braukājām. Tie dienas centri ir ļoti labi, ka tādi vispār ir. Nav mājās jāsēž. Viņi skatās tā cītīgi, braukt arī ar prieku brauc uz šejieni. Patīk, viņai interesē, ka viss kaut kas jauns, kas tas tur notiekās. Tādā veidā. Ir cilvēkos, ir arī tādi paši bērni kā viņa šeit. Man patīk šodien ļoti labi.
ilgi nāku par kā bijām pikniku taisījām, cepām, ēdām paši, tur bija daudz ziedi, visādas puķes, tulpes, narcises, peonijas ziedēja. Es esmu priecīgs, ka tāds dienas centrs ir mums. Pļaviņu dienas aprūpes centrā vieta ir 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pieteikties jāraksta ir sociālajā dienestā iesniegums ar tādu norādi, ka ir nepieciešams tieši dienas aprūpes centra pakalpojums personai ar garīga rakstura traucējumiem. Tātad tam ir jābūt iekšā psihiatra atzinumā, un jābūt šim atzinumam ir arī līdzi uz sociālo dienestu, tātad veselībai, vai atbilst vai neatbilst šim te pakalpojumam.